3,8 miljardi noapaļojot ir tas, kas tagad jaunajā esošajā plānā ir energoefektivitātē vispār paredzēts. Tā skaitā lauvas tiesa puse, rupi runājot, ir daudzdzīvokļu ēkas pieminētās. Mēs vakar pašvaldības savienībā skatījām cauri pieņēmumus, un tur ir interesanti nianse, ka tur ir pieņēmumos rakstīts, ka 1 kvadrātmetrs daudzdzīvokļu ēkas siltināšanas maksā 211. Mūsu dati rāda 600 eiro par kvadrātmetru. Līdz ar to ir jautājums, ja mēs šos 200 aizstāsim ar 600, tad tas cipars būs visdrīzāk tuvu pie 9 miljārdi. 3 reizes nepareizi pieņēmumi? Nezinu, bet mēs vienkārši Tā nav. Kas nav? Viņi ir 3 reizes nepareizi, bet dotajā brīdī tie ir 600, un tīri, ja mēs pieņemam, ka tas būtu visur, tad tā summa izlīdzinātos un tā būtu mazāka. Tāds ir tas pieņēmums, lai tu vispār radītu modeli. Bet, protams, ka ja mēs attiecinām to pret patreiz veikto, tad jā, tad tā summa ir lielāka. Mēs jau runājam par pieņēmumu, ka tas tiek veikts plaši. Daudz naudas, daudz ķīniešu, daudz materiālu.